Dainis Ivāns ir ārkārtīgi simpātisks. Šajā filmā skatoties, man pat likās, ka es iemīlējos tajā viņa skatienā. Cik niansēt un izjust un tikpat vientuļš tas viņa, tas skatiens, kā viņš domā, kā viņš sēž, kā viņš skatās, kad meita spēlē vijoli. Tas viss ir tik cilvēcīgi un tik sirdi aizkustinoši. Es stāvēju otrā pusē Saeimai, kad pieņēma lēmumus. Un mēs gaidījām visi un aplaudējām. Un mēs visi kliedzām Daini vai Ivānu, neatceros. Tas ir neaprakstām, bet viņš tur bija. Un es jau Dainim teicu, viņa vērtības jānes atpakaļ. Man patika. Pirmkārt, bija ļoti profesionāla operatora darbs, ļoti labi kadri, skati Latvijas, un man patīk viņi arī pēc scenārija, tāpēc, ka netika tik daudz uzsvērta, teiksim, politiskā puse, kur Dainis Ivāns arī godīgi pateica, ka viņš nekāds politisks nav bijis, bet cilvēciskā puse. Tai pašā laikā parādot to laikmetu, kas bija sākot, teiksim, ar ļoti precīzi uztverts ar Daugavas HES būvniecību. Lielākā vērtība ir tas, ka mums ir šāds cilvēks. Tas ir pilnīgi viennozīmīgi, un tas, cik viņš ir vienkāršs un labsirdīgs, un tas, kā viņš stāsta par sevi un to, ko viņš ir darījis, ka viņš nav nekādā veidā neiedomīgs, ne lepns par to, kad cilvēks, kas tiešām mīl Latviju, un cilvēks, kas ir tā kā gatavs gan palīdzēt, gan ziedot sev un savu privāto dzīvi. Tā kā man tas saka, uzjundīja augšā atmiņas un tās emocijas, un vispār brīnums, kā viss tas izdevās. Tiešām brīnums, jā, ka mēs tā šodien esam. Un, jūs jau zināt, kas notiek Ukrainā. Tas varēja ar mums arī notikt. Kaut ko tomēr mēs pareizi esam izdarījuši. Es domāju, ka tā ir veiksmīga filma, kas smalkjūtīgi, bet tomēr ļoti precīzi raksturo galveno varoni, Daini Ivānu. Un tas nav vienkārši uzdevums iezīmēt gan politiskos kontekstus, gan Latvijas pēdējo vairāk nekā 20 gadu vēsturi, gan arī tos procesus, kas ir notikuši tātad politiskajās aizkulisēs. Un ar visiem šiem uzdevumiem filma samērā veiksmīgi tiek galā. Es varētu pastāstīt, kāda bija sajūta redzot sevi uz lielā ekrāna? Grūti man bija skatīties, jo man šķita, ka es drusku atgājis no sava liktenes, no savas dzīves kaut kad pirms gadu desmitiem, un man vajadzēja visu pārdzīvot. Un es būtībā pārdzīvoju tāpat kā toreiz, bet arī ar šodienas tādu redzējumu mēģinu analizēt, vai kā es rīkojos. Jā, tā kā, es domāju, ka man vismaz viņš tāds ļoti jaudīgs emocijas atraisīt, tas salikums filmas, gan par tām mūsdienām, jo, man liekas, nav jau nemaz tik daudz cilvēku, kuriem ir iespēja pastīties sev no malas. Man šī uzņemšanas brigāde tādu iespēju deva.